Tagad hokeja līgas turnīrā tiekas Rīgas hokeja skola un Prizmas komandas. Viens jāsaka arī no tehniskākajiem spēlētājiem visā Optavietu hokeja līgā ļoti advancēta viņam nūjas tehnika. Tikmēr Tamenieka metiens atcita Elmans ripu vārtu priekšā. Un atcitās šajā epizodē Prizma, bet saglabā ripu hokeja skola Rīga un Eldmanis. Bīstams moments. Aktīvais spiediens spēles sākumā rezultēsies arī rezultātā uz toblā. Tikmēr Valters Afelbaums ieslido un metiens vārtī! 1-0 izstāsta Ezīts. Jā, Ezīts vārtu priekšā pirmais pie atliekušās ripas pēc Valtera Afelbauma raud metienu pa vārtiem. Jaunajiem censoņiem ir ko pierādīt, it īpaši ar deksmi. Viņi var Alsona bīstams metiens un tagad Elmans un tā Jobuks. Nu tagad tukši vārti ir jāmet, Rots. Elmanis glāb komandu, kas par momentiem, kad 6 metieni pa vārtiem tikko bija HS Rīgas audzēkņiem un Elmans burtiski glāb komandu no vārta zaudējumu. Jā, tikmēr ātri pateikšu, metiens skaits 11-3, hokeja skola Rīgai pa labu. Bīstams moments Polim. Un ripa tur laikā pa gaisu, tur ir būs kāds 7 spēlētāji un vārtī 1-1. Polis izlīdzina rezultātu. Lūk, vainagojas aktīvais uzbrukums ar gūtiem vārtiem. Bet tur labi tagad iet zonā Polis. Polis mūs vārtguvējs šokar, kā es īskomandi, bet tagad Prizmas komandai bīstams moments un vārti 2-1. Vārtus Roberts Vorona izvirza vadībā Prizmas komandu, kā jau minēja, bīstamā pretuzbrukumā devās Prizma. Un pārspēts Kirpiškins otro reizi šīs dienas spēlē. Atgūst ripu Jerofejos. Un Jerofejos vārti, ne garām. Koniševs atbruņots, brītams pretbrukums Prizmas izpildījumā un vārti! 3-1. Neveiksmīgi nospēlēja vārtsargs HS Rīga komandai. Un vārtus gūst Ričards Jeļinskis. Jā, nu izskatās, ka notiek vārtsargu maiņa. Tikmēr Bīriņš pārbauda savu laimi no tāluma. Ripa lido pāri vārtiem. Vorona un vārti! 4-1. Roberts Vorona pašā perioda sākumā palielina Prizmas pārsvaru un pārspēts arī Artūrs Skrebutens pirmo reizi šīs dienas spēlē. Afelbaums ļoti labi veidai piespēlē Ezītim. Ezīts nepārvēr, ripudoja tālu gaisā. Afelbaums. Vārti! 5-1. 5-1 rezultāts. Itālo Milbergs no vārtu priekšas pārspēja Skrebutenu otro reizi neilgā laika nogrieznī. Jā, nu Skrebutenu ļoti neveiksmīgi otrā trešdaļa. Tur jau metiens ir bloķēts, hokeja skola Rīgai uzbrukums. Biškins laužās vārtu priekš, piespēlē partnerim un ripa vārtu priekšā atcita Eldmanis. Jerofejos sagaida partners tālu piespēle Riekstiņam. Riekstiņš skaisti piespēlē Stāmuram, Stāmur metiens vārti! 6-1. Ļoti precīzs metiens Ričards Stāmura izpildījumā, pārspēts Skrebutens. Un Riekstiņam izcili rezultīvu piespēli. Jā, redzējām tālu piespēles priekšu. Hokeja skola Rīga uz riemetienu. Laugaus labi piespēle Polim. Polis! Vai piespēle tur Obukam un Eldmanis. Obuks piespēlē Polim. Polim metiens no asa leņķa. Bīstami tagad atkal. Un metiens un Eldmanis. Vārtu stāvs, bet tur arī labi jau rikošeti jau izveidoja Eldmans. Un tagad jau tāda nopietnāks jau grūstīšanās, nu jau kautīši tuvojas. Bet tur jau tiesneši jau mēģina nominēt spēlētājs. Piespēlē Bormanim. Bormans Jekīmovam. Ļoti ātrs vasal Jekīmovs. Un vārti! 7-1. Bormanis pārspēja Skrebutenu. Jā, Jekīmovam atkal izcili piespēle un tāds tālās piespēles. Un tālēt piespēle Prizmas komandai ļoti veiksmīgi klāja šokar. Jeļinskis, bet tiesneši jau klusē. Un tagad kolās manis hokeja skola Rīga audzēkņiem un metiens. Vārtu stāvs un tur turpinās uzbrukums, bet Eldmans piespiež ripu. Ļoti labs moments, vairāk momentu hokeja skola Rīga audzēkņiem. Bormanis. Bormans gaida metienu, un tur ir vārti. 8-1 un izsās, ka mums Riekstiņš ir gūs vārtus. Divi veseli Prizmas spēlētāji atradās vārtu priekšā. Jā, ļoti rezultatīvu spēle mums šokar. Jekīmovs. Bīriņš.
Viņam labs metiens vārti, 9-1. NHL stilā. Izcils metiens Matīs Bīriņa izpildījumā pārspēts Artūrs Skrebutens. Patiešām izcils, bet noteikti jāsaka, ka šis ir vārtsarga gols, jo tuvajā vārtu stūrī. Ļoti patīkam redzēt, ka viss kārtībā jaunajam hokejistam laužās uz vārtu priekšu. Uz brīdi likās, ka bija brīvs tuvais stūrs, bet ļoti veiksmīgi pārvietojās. Tikmēr jau atgriezās uzbrukuma zonā un vārti! Kaspar izspēli. Kamenieks 9-2. Ļoti skaisti izspēle uz tukšiem vārtiem. Pēdējā minūtē es domāju, ka jau abas komandas nedaudz atslābušas. Tāpēc redzam daudz kļūdas. Savijals. Biškins piespēl uz vārtu priekš vārti! 9-3. Redzam, tomēr divas vārtus spēja atgūt. Hokeja skola Rīga. Spēle mums ir noslēgusies 9-3. Prizmas sagroja Hokeja skola Rīga.